prieks, ka tiešām bija arī kāds, kas iesūtīja bildes. Un nemaz nedomāju, ka tiešām būs tik daudz dalībnieku. Un jā, tiešām man ir prieks, un šodien beidzot pienāks tā diena, kad tiek atklāta izstāde, un jūs visi tiksiet apbalvot par savu sasniegto. Tagad vārds Laurim Bergmanim. Man ir prieks, patiesi prieks par to, ka šajos foto ir redzams ne tikai smaidīgas sejas, ne tikai labais pilsētā noteikti, bet ir redzams arī kādas likstas, kā gadus pāris atpakaļ koki izgāsti un tāpatās aktivitātes, sporta aktivitātes, tāpat pilsēta ne tikai vasarā redzam, bet redzam arī dažādos citos gadu laikos. Prieks, ka redz visu to tik dažādu mūsu iedzīvotājus ar objektīvu aci, ja? Tā kā vismaz nav tik pelēki, kā parasti ikdienā liekas, ja? Tāpēc liels paldies visiem autoriem. Tā turpināt fotografēt, turpināt lepoties ar pilsētu. Te jau būs labi. Pateicības raksts Ievai Ziedai Belēvičai. Es par piedalīšanos. Pateicības raksts par piedalīšanos fotokonkursā Jānim Leikmandam. Labi, tad mēs jums pagaidām. Vēl viens pateicības raksts par piedalīšanos fotokonkursā Čētām Veitam. Tā kā mums bija nolikumā paredzēts, ka ir 3 vietas, bet bija 2 bildes, kurām bija vienāds balsu skaits, tad mēs beigās nolēmām, ka mēs nedalīsim 2. un 3. vietu, bet piešķirsim 2 otrās vietas. Diploms par 2. un 2. vietu, kas iegūt fotokonkursā Gatim Kārtmaņam. Te arī solītā balva. Otrās vietas ieguvējs saprotu nav, un tad mēs apbalvojam pirmo. Un sveiksim Diānu Baumani ar iegūto 1. vietu fotokonkursā. Paldies! Un ceram, ka arī jūs turpmāk būsiet aktīvi un piedalīsieties. Noteikti. Paldies! Nākamais varētu būt video konkurss. Labi. Padomāsim. Es direktu televīzorā. Paldies jums jauniešiem par šo te iniciatīvu un aktivitāti. Paldies!